Jau pēc brītiņa atsevišķas telefona sarunas, tās fragmenti. Tajās pierādījumi, ka likums un taisnīgums nav ne tuvu viens un tas pats. Likuma ietvaros ir atļauts safabricēt lietas, jeb apmelot cilvēkus, un tiesa, pildot pasūtījumu, automātiski aktivizē policijas bezierunu un vājprāta paklausību, kuri uz dullo pilda tiesas pavēli, rīkojuma nolēmumu spriedumu, liekulīgi pieņemot, ka prokuratūra un tiesa visu pārbaudījusi. Tā ir ņirgāšanās un ģimeņu postīšanas sistēma, juridiskais analfabētisms. Spriediet paši. Turpinājumā, kā jau teicu, sarunas ar tā saucamajām valsts iestādēm. Jā, lūdzu. Labdienu, Valmieras policija. Jā, labdien. Sakiet, vai jums būtu kāds brīvais cilvēks šobrīd pieejams, kas juridiskajos jautājumos varētu pateikt savu komentāru? Man ir kāds ļoti konkrēts jautājums, un es saprotu, ka ne katrs darbinieks jūsu struktūrās varētu atbildēt, tāpēc šādi jautāju. Nu, par ko tieši ir valsts policijas informatīvais tālrunis, jūs varat uz to uzzvanīt, varbūt. Informatīvais, bet tur maz zinās. Varbūt jūs zināsiet, varbūt maz nav tik sarežģīti. Tomēr vismaz jūs zināsiet, pie kā tad, ja ir šis variants, ko jūs iepriekš minējāt, labi, tad es gribētu zināt numuru, bet ja varbūt jūs pati varat atbildēt uz to, ko es jautāšu, varbūt pamēģināt? Nu, varam mēģināt, jā. Labi, lai notiek. Tātad mans jautājums ir tāds. Tātad Latvijā mēdz būt tādas situācijas, kad lietas, diemžēl, tiek safabricētas. Es pat arī sazinājos ar Tieslietu ministriju un arī ar citiem dienestiem. Un tad, lūk, šādā jautājumā, kādas ir dažādo dienestu un struktūru tālākās rīcības? Ja lieta pret cilvēku ir safabricēta, vai tādu tiesas spriedumu ir policijai jāpilda, vai nav? Nu, es jums tagad nemācēšu uzreiz tā atbildēt, es jums varu iedot to informatīvo tālrunu, lūdzu, jā? Labi. Jā, valsts policijas informatīvais tālrunis būtu 67 Jā. 075 Labi, tālāk. 333. Sveicināti! Jūs esat piezvanījis uz valsts policijas informatīvo tālruni. Informējam, ka kvalitātes kontrolas nolūkos saruna tiek ierakstīta. Informatīvais tālrunis Ingrīda klausās, lūdzu. Ingrīda un kā uzvārdā? Ingrīda klausās. Nu, kāpēc jūs slēpat uzvārdu? Identifikācijas kods 13574. Tātad kods, jā, tātad jūs šādā veidā maskēties. Labi, tas ir jūsu ziņā. Tad es zvanu jums Mareks Markus un es zvanu saistībā ar sekojošo jautājumu. Man kopš 2020. gada decembra pret mani ir safabricēta lieta tolēk uz politiski sensitīvā jautājuma, proti masku nelietošanas pamata. Pēc tam tālāk tā lieta tik tālu ir, saveidota, kā es teicu, safabricēta, ka man ir liektas saziņas saskarsmes tiesības ar saviem bērniem līdz pat 2031. gada 4. februārī. Tālāk man jautājums. Ja struktūrām tiesas spriedums, kas ir balstīts cilvēka apmelošanā, paredz viņu vajāt, vai policijai un citām iestādēm šis rīkojums no tiesas puses ir jāpilda vai nav jāpilda? Ja citiem vārdiem sakot, vai noziedzīga pavēle, ko pieprasa tiesa, ir jāpilda vai nav? Es vispār tagad sākumā nesaprotu, kas līdz kuram gadam jums ir liekta tikšanās ar bērniem un no kuriem sākot no atskaites punkta 20. gada decembrī līdz 31. gadam 4. februārim. Tas ir apgabala tiesas spriedums. Jā? Jā, tas notiek Latvijā. To piedzīvo es, Mareks Markus, un mani bērni Roberts Daniels Markus, Emīlija Markus. Pirmo reizi kaut ko, nav bijis dzirdēts tā, ka tiesa piespriež tādu termiņu, ka liek tikties ar bērniem. Tā tas ir. Viņi pat apsvēra domu, ka varētu man liekt uz visu mūžu, ja vien likums atļautu. Jā, tas ir sprieduma dokumentā pieminēts. 2 dažādās atsauces vietās. Taču likums to neļaujot, tāpēc pagaidām tikai pēdiņās līdz 31. gada, kā jūs teicu, 4. februārim. Tā, un kāds bija tas jautājums par to policiju, ka jo es vispār to spriedumu neizprotu, kas tas ir un
Jautājums par policiju un tāpat citiem dienestiem. Nu, šajā gadījumā es zvanu jums kā policijas pārstāvē vai priekšstāvē, precīzāk sakot. Tad jautājums ir tāds, kā rīkoties, piemēram, policistam vai policistiem, piemēram, manā sakarā, ja mani apmeloja un mani izsludinājuši ir meklēšanā. Jā, tas tā ir noticis. Pieprasa man sēdēt cietumā 3 mēnešus par darbībām, ko es neesmu veicis. Un es saku, ka es neļaušu sevi kaitēt vēl vairāk un bērniem pret mani cilvēku, kuru apmeloja, vēl kaitējumu nodarot. Man pieprasa doties uz pretvarmāku kursiem par to, ko es neesmu darījis. Nu, piemēram, pēc jums pastāstīšu, ja? Man tajā laikā, kad safabricēja lietu pret mani, piesējās par to, ka es nelietoju uzpurni uz sejas. Un to masku, aizsargu masku tā saucamo. Tas bija pats sākums. Covid laikā, jā. Covid laikā, jā, tieši tā. Un pierādīt viņu to, ka es būtu kādu apdraudējis, piemēram, bērnus un bijušo, viņi nevarēja. Tāpat arī par citiem cilvēkiem. Es pieprasīju no dažādām ar veselības ministriju saistītajām iestādēm dokumentus, viņiem nekā nebija pret mani. Un tik un tā viņi uzturēja šo prasību, un tas izgāja cauri nolēmumiem un spriedumiem. Un ko es gribu pateikt? Es gribu pateikt to, ka neskatoties uz to, ka man bijusī tiesas sēdes laikā, jautājums bija tāds, vai es esmu darījis pret viņu ko fiziski vai bērniem, vai esmu veicis fizisku vardarbību. Viņi atbildēja nē. Tad uz kāda pamata mani pēc tam turpinājumā sūta uz kaut kādiem pretvardarbības kursiem, un var teikt, sanāk tā, viņi iesāka aplamību un turpināja to, un tajā galā nav neviens, kas tā teikt nospiež stopkrānu, neviens pats. Tas ir aizgājis. Tātad apmelot cilvēku ir atļauts. Un tāpēc es uzdevu arī jums šo jautājumu, kā rīkoties dienestiem. Es nu pats zvanīju arī Valmieras policijā, viņi nezināja atbildēt. Nosūtīja, teica, lai es piezvanu, piemēram, jums. Un tad tā arī top mūsu saruna, un es gribu uzdot tad jums šo jautājumu, ko jau izteicu. Tātad kā rīkoties policistiem taisnīgi? Ja ir šāda situācija, ka cilvēks ir apmelots. Apmelot cilvēku, tad vēlreiz. Tātad jo tā lieta tāda. Kā lūdzu? Jā, diezgan tāda lieta, ka grūti ir izprast jūs. Vai tas tiesas lēmums, jūs sakat, jūs sūtat tur uz tiem kursiem, ja tas nav saistībā kaut kas ar tiesas lēmumu pagaida aizsardzību pret vardarbību? Nu jā, tieši tā. Tās cietušās personas puses. Viņa man nebija sieva dzīves laikā, bet bija kā... Es saprotu, jā, bet kas iesniedz, jā. Jā, viņa ir iesniedzēja, bet viņa nevis gluži pati to visu dara, bet viņu kūrē. Viņa pati teica, es citēšu viņas vārdus, ka viņa darīja visu, ko viņai lika, un solījās arī tad darīt. Viņa darīja, ko viņai lika institūcijas, un teica, ka viņa tad darīja un darīs. Tas, manuprāt, arī norāda uz to, ka viņa ir tādā, kā tautā saka, zem tupeles stāvoklī. Vai tad godīgs cilvēks pats un apzinīgs cilvēks pats par sevi nav spējīgs atbildēt, ka viņu kūrē citi? Tad jautājums, kurš viņai liek to darīt? Un kad es šo jautājumu viņai un ar viņu saistītiem cilvēkiem jautāju, kurš jums liek darīt šo nepārprotamo cietsirdību, ka jūs esat panākuši rezultātu, ka tiek liekta saziņa saskars man un maniem bērniem, zinot to, ka maniem bērniem mums bija labas ģimeniskas attiecības, sirsnīgas, godīgas, atklātas, kāpēc jūs to darāt, ko es neesmu darījis ne jūsu bērniem, ne tur, citiem cilvēkiem, kāpēc jūs to mums darāt? Viņi jau nevar atbildēt. Un tā tas, kā es teicu, vilciens ir aizgājis, un kā teicu, nav kas to stopkrānu nospiež tēlēni izskoties, un kaitējums turpinās. Tās pārsūdzības jums arī nebija, ja jūs par kaut ko nebijat apmierināts? Tāpēc, ka korumpētā tiesa, es nepārteicos, tiešām korumpētā tiesa izlēma, ka man nedos iespēju pārsūdzēt. Tas ir dokumentā pateikts. Pirmās instances tiesas lēmumi jau ir, ja nemaldos 10 dienas. Pirmās instances tiesas nolēmumi tāpa laikā, kad bija Covid afēra un cilvēkiem tādiem kā es, liedza iespēju aizstāvēt sevi tiesiskā ceļā, neļāva būt klātienē. Mani raidīja ārā no zāles, izraidīja no tiesas zāles, tādēļ, ka es elpoju brīvi, neļāva. Apsargs man lūdza, lai viņš tā žēlīgi skatījās uz mani, lai es eju projām, lūdzās, bet viņš jau domāja par savu algu. Viņš nedomāja par to, kādas sekas tas radīs man un maniem bērniem. Taču, kas notika?
Jā, tajā laikā tiesas sēdes notika attālināt, jā, Taču, kad es zvanīju Tieslietu ministrijai, notika arī klātienē, tikai tur notika uzpurņošanās šovs, es tajā nepiedalījos. Un tas sanāk tā mani izraidīja, un pēc tam safabricēja lietu tik tālu, ka gribēja nosūtīt mani pārbaudīt manu galvu, ja reiz es nedomāju, tā kā pēdiņās teikšu visi. Kādā sakarā sūtīt pārbaudīt galvu, ja es runāju tiešu valodu? Ja tieši viņi nespēja atbildēt uz manis uzdotiem jautājumiem, tad kurš tur ir bezatbildīgs? Tas nav jāatbild jums, jūs jau pati saprotat, ja, ka cilvēks, kas spēj argumentēt, atbildēt uz to, ko, piemēram, citi jautā, vai arī pats uzdod jautājumus un zina, ko atbildēt uz tiem, tas ir spējīgs cilvēks atbildēt par to, ko runā, domā, dara. Savukārt tie, kas nespēja vai izvairās, tad ir jājautā viņiem pašiem sev, vai viņi maz ir apzinīgi, atbildīgi cilvēki, kāpēc viņi izvairās no atbildības. Nu jā, un tas, kas attiecās uz to pamatjautājumu, kādēļ jums zvanīju, tā ir dilēma. Ko tad darīt? Es, piemēram, pats agrāk ilgus gadus dzīvoju Valmieras pusē, tāpēc arī zvanīju šodien Valmieras policijai, un viņi jau mani zina, daudzi no viņiem zina, kā cilvēki, ar kur kopā viņi sportoja, tikai dažādās komandās, agrāk ar futbolu nodarbojos. Viņiem bija arī savu policistu komanda, un mēs piedalījāmies dažādās sacensībās, viņi zina to, ka es strādāju ar bērniem, ne pirmo gadu tolaik, un bija laba pieredze. Ļoti daudz labas, skaistas pieredzes bija, viņi to zina. Un tagad, kad viņiem ir uzdevums kaitēt manā dzīvē vēl vairāk man un maniem bērniem, es jau ar viņiem arī esmu sazinājies. Viņi beigās jau daži vairs neceļ klausuli. Iepriekš iedeva savu numuru, es viņiem zvanu, vairs neatbild, jo viņi jau nezina, ko darīt. Pēc pēdējās sarunas, kur man bija ar kādu viņu darbinieci saziņa, viņa jau pati atbildēja to, ka viņiem nav iespēja panākt taisnīgu noregulējumu. Tad krimināla likums paredzot to, ka tas ir jāpanāk, es to arī zinu, esmu izbūries cauri tiem dokumentiem, tiem likumiem, un saprotu, ka viņi to nevar, jo viņi jau katrs dara savu puzles daļiņu, viņi neredz kopainu, viņi neredz to, kādi jautājumi tika risināti, piemēram, tolaik 2020. gadā un pēc tam secīgi turpinājumā. Viņi paņem selektīvas epizodes un būtībā panāk tādu kā juridisku absurdu. Un es šajā sakarā, juridiskā absurda sakarā, pateikšu tādu konkrētu piemēru iz dzīves, reāls piemērs iz dzīves, kas man tolaik bija Covid afērā. Tas ļoti spilgt izgaismos, kādu juridisko absurdu dara dažādie dienesti. Man bija tā, ka Covid afēras laikā, tad, kad es savu dēlu aizvedu uz dārziņu bez uzpurņa, tā bija pirmā reize Jūrmalā, kad pret mani bija pretenzijas, un tur, kā bijusī man teica, pēc tam iestādes vadītājs, 2 dēli, kas strādā Jūrmalas policijā, palīdzēja tai lietai sakārtoties tā, lai notika pret mani represijas. Tas ir manas bijušās sacīties, to es nevaru pārbaudīt, vai tieši tā bija, bet katrā ziņā sākotnēji pieslēdzās pašvaldības policija. Pašvaldības policijas darbiniece, saprastama, ka ar mani var cilvēcīgi aprunāties, es adekvāti spēju arī atbildēt un sarunāties un komunicēt un vienoties, ja vajadzīgs. Un viņa neredzēja problēmu, teica, ka viņai nav nekāda jēga tur kādu lietu ierosināt. Un tad dīvainā kārtā pēc tam, kad pašvaldības policijas darbiniece Jūrmalā pateica, ka viņa lietu neierosinās, stafeti neskapēc pārņēma tā saucamā valsts policija. Līdz pat tas aizgāja līdz tā saucamā valsts drošības dienesta līmenim. Jā, ģimenes lietā, dīvaini, vai ne? Un tālāk parādīšu to juridisko absurdu, par ko runāju. Notika tā, ka kāda no tām darbiniecēm, kas pašvaldības policijas ietvaros savā uzdevumā manas lietas ierosināšanas kontekstā, mēģināja to sākotnēji darīt un neierosināja, viņa ar mani sazinājās, viņa kādā dienā man pēkšņi raksta, vai es nevarētu viņai palīdzēt privāti. Es jautāju, kas pa jautājumu, ko viņa īsti grib. Viņa saka, ka viņai šobrīd ir finansiāls grūtības, es viņai varētu aizdot, tur viņa nosauc kādu lielāku summu. Es viņai teicu, man šobrīd nav tādas summas, bet tik, cik es varu, es aizdošu. Es viņai aizdevu ļoti tādu nelielu summiņu, 20 eiro. Aizskaitījus kontu, norādot aizdevums. Un tālāk sākās interesantais. Pēc tam, kad es nosūtīju ar norādi aizdevums, pagāja apmēram, nepilns tur gads, un viņa atskaitīja pēc tam atpakaļ. Un norādot viņu uz šo, kad viņa pārskaitīja naudu, viņa norādīja aizdevums. Sanāk tā, ka es viņai aizdevu naudu, un viņa atskaitot atpakaļ norādīja, ka arī aizdevums. Un tagad lūk pateikšu kontekstu precīzāk. Ja domājaties tādu variantu, ja kāds izmeklētājs šo te situāciju, tai pieslēgtos tikai tajā etapā, kurā šī sieviete, policijas darbiniece, atskaitīja man naudu atpakaļ un ieraudzītu, ka viņa raksta aizdevums, tad no šīs te puzlītes detaļas šis te izmeklētājs secinātu, ka lūk viņa aizdeva man naudu, bet viņš neredzētu kontekstu, kas bija pirms tam. Un tieši šādā pašā līmenī ir fabricēta lieta pret mani, ka viņi paskatās selektīvas detaļas, viņi ierauga puzlītes vienu etapu, daļu,
tajā fokusējās, ap to apaudzē saturu un fabricē lietu. Bet viņi nezina, kas patiesībā notika pirms tam. Un es te nerunāju tik daudz par šo pašu aizdevumu, kas tur bija, jā, un kā tur mahinācija notika no policijas darbinieces puses, bet es to stāstu principiāli. Jūs saprotiet, par ko es runāju, vai ne? Es tagad domāju par to tiesas lēmumu, vai to kāds, teiksim, arī kurā policijā kāds kaut ko kontrolē, vai kā tas tur ir? Es domāju, ka to kontrolē dažādas policijas, ne tikai es to domāju, bet tam ir arī pierādījumi. Daļēji tas ir saistīts ar Jūrmalu, daļēji ar Rīgu, daļēji ar Ogri, daļēji ar Valmieru, arī ar jau pieminēto drošības dienestu, ja vadās pēc tiem vārdiem, ko man pastāstīja apsūdzētāja puse. Tad te ir iesaistīti vairāk līmeņi. Kāpēc tas tā ir? Kāpēc tādi resursi tiek tērēti uz mani vienkāršo cilvēku? Tas man nav zināms. Cik man ir zināms, tādus tiesas lēmums jau kontrolē konkrētais, teiksim, iecirknis, tā varētu būt. Es domāju, ka Valmiera tas ir deklarētās dzīves vietas sakarā, es domāju, drīzāk. Tad arī tur vajadzētu, es nosaukšu tādu numuru, kas tieši tajā jomā jums visu arī varētu atbildēt par šo jautājumu. Tātad 642. Bet es jau tur zvanīju, pat. 01363. Man liekas, ka es uz šo numuriņu zvanīju, bet es drošības pēc pierakstīšu vēlreiz mirklīti. Jūs varat vēlreiz nosaukt? 642. Jā. 01363. Gudra darbiniece šajā jomā, tiešām, kas kaut ko jums varētu līdzēt atbildēt, konsultācijas sniegt, ko es vēl varētu iedot. Rīgā viena numuriņa arī šajā jomā. 670. Jā. 868 60. Pakonsultēties tur pie pieredzējušiem darbiniekiem šajā tiesas lēmumu jomā. Lai jums veicās. Jā, labi, paldies par sarunu. Paldies par zvanu, jau uzklausīju visu. Labu dienu. Lūdzu. Sveicināti. Labdien. Zvanīju valsts policijas konsultatīvajam tālrunim, bija pats saruna, un man ieteica jums piezvanīt. Tikai es nezinu, kam es esmu piezvanījis. Kā jūs godāt vārdā, es esmu Mareks Markus, zvanu savas ģimenes lietā saistībā ar policijas darbu, un kā jūs godāt? Kādā jautājumā jūs zvanat? Vai es jums varēšu palīdzēt? Tas varbūt vairāk ir tā kā tomēr juridiskais jautājums, bet tieši policijas kontekstā. Man teica, ka jūs varētu zināt. Pamēģināsim. Es tā jūtu, ka laikam nebūs mana kompetence, bet labi, stāstiet, kas jums ir par problēmu. Vai jums nebūtu sarežģīti tomēr nosaukt savu vārdu uzvārdu? Inspektora. Kā lūdzu? Inspektora Ilona Kupča. Tad Ilona Kupča, jā. Ilona, tad es to pieminu arī tāpēc, ka vienkārši tad es zināšu, uz kuru cilvēku varu atsaukties nākamajam, kam es varbūt arī zvanīšu, ja būs, protams, gan jau, ka būs nepieciešamība. Tātad, Ilona, es gribu jautāt jums sekojošo lietu. Kā jūs zināt teikt no likuma ietvariem, no juridiskā skatu punkta? Ja, piemēram, kā diemžēl Latvijā tas notiek, diemžēl nereti, tiek safabricēta lieta. Un top nolēmumi, tātad tiesas nolēmumi, spriedumi. Vai policijas darbiniekam, šajā gadījumā par policiju, ir pienākums pildīt tādu tiesas spriedumu, kurš ir balstīts cilvēka apmelošanā? Respektīvi, vai ir atļauts skaitēt cilvēkam, kurš jau ir apmelots? Sāksim ar to, ka tiesas lēmumu pieņem tiesa. Policija izpilda to, ko tiesa ir pieņēmusi. Respektīvi, tiesa izvērtēja, vai tā ir apmelošana. Bet redziet, tad sanāk tā, ka policists, kā tautā saka, dara to uz dullo. Viņš nepārbauda to, ko viņš dara. Viņš uzskata, ka tiesa ir pārbaudījusi. Tieši tā, tiesa ir pārbaudījusi. Tiesa arī ir juridiska iestāde, kura izvērtē, un policija ir iestāde, kas izpilda tiesas lēmumus. Bet mēs nevaram apšaubīt tiesas lēmumus. Es saprotu. Jums ir tiesības tiesas lēmumu pārsūdzēt vai spriedumu. Nav šādas tiesības. Jo, ja tiesa savā dokumentācijā ir norādījusi, ka viņa atņem cilvēkam, tad tur vairs nav šī opcija. Līdz ar to mans jautājums ir nākamais šāds. Es zinu no krimināla likuma, ka noziedzīgu pavēli nav jāpilda. Ja tiesa
jumtojot apmelotājus, safabricē lietu un pati piedalās noziedzīgā darbībā, kuru piesedz ar savu autoritāti ļaunprātīgi izmantojot tā saucamo dienesta stāvokli, vai policijas darbiniekiem, citiem vārdiem sakot, ir jāpilda šāds noziedzīgs rīkojums, ja krimināla likums saka skaidri, ka noziedzīgu pavēli nav jāpilda? Nu, tiesas lēmumā taču nebūs tāda pavēle, teiksim, noslapkot cilvēku, vai ne? Nu, šādu jau mēs nepildīsim, bet ja tiesa, teiksim, ir piemērojusi brīvības atņemšanu, un tad gan mēs neko nepārbaudot brauksim un izpildīsim tiesas lēmumu. Bet redziet, Ilona, te jau ir tā problēma, kā jau es teicu, ka cilvēki, kas strādā struktūrās šādā gadījumā nepārbaudot, ko viņi dara uz dūlo, kā krievi saka, sļepuju. Nu, gluži tā nav. Jūs runājat par tiesas lēmumu. Jā. Policija pārbauda tajā stadijā, ja jūs esat uzrakstījis, teiksim, iesniegumu policijā, jā, ir uzsākts, nu vai pareizāk sakot, šajā gadījumā drīzāk par visu tā otra puse vai cietusī puse ir uzrakstījusi iesniegumu, izvērtējot situāciju. Policija, piemēram, ir uzsākusi kriminālu procesu, kurš ir nodots savākti visi pierādījumi un tā tālāk, un nodots tiesai, un tiesa izvērtē atkal savāktos materiālus un pieņem lēmumu. Šajā gadījumā tātad tiesa ir pieņēmusi lēmumu, ņemot vērā juridiskos visus apstākļus un pierādījumus, un, teiksim, cietusī puse droši vien arī ir parakstījusi par viltus ziņu sniegšanu, ka tiks saukta pie krimināla atbildības, un pieņēmusi gala lēmumu, kuru nosūta izpildīt policijai, un policija neko nepārbaudot pilda tiesas pieņemto lēmumu. Nu, redziet, mēs tur neko nevaram grozīt. Nu, redziet, jūs ļoti precīzi, manuprāt, noraksturojāt to, kādas ir sistēmiskās problēmas. Jūs būtībā, kā jūs tikko arī noraksturojāt to, parādījāt, ka policijas darbinieks vai darbinieki šajā situācijā ir atstāti bez brillēm, tēlēni sakot, ja viņi neredz, viņiem nav vairs šis te palielināmais stikliņš, lai veiktu izmeklētāju darbu un lai vēlreiz pārbaudītu to, vai gadījumā viņi paši neveiks kaitējumu, darot to, ko viņiem liek priekšnieki vai priekšniekiem tiesa. Jo šajā gadījumā, kas attiecās uz mani, pateikšu uzreiz tieši, tas, ko jūs stāstījāt, ir teorija, bet manā gadījumā šī teorija šādi netika īstenota. Jo kas notika praksē? Praksē notika tā, ka manu tuvinieku, manas, piemēram, māsas, māsu, mammas, arī manas liecības, citu cilvēku liecības tika bezskaunīgi atmestas. Tad kā var ievākt, kā jūs pēc teorijas teicāt, pēc šablona, kas būtu jādara godprātīgi, jāievāc visu pušu pierādījumu vai liecības, ja tas netika izdarīts, tad kā var skatīt lietu pēc būtības, ja notiek vienos vārtos, tēlēni sakot, šis process? Bet, teiksim, labi, tas process bija policijā, jā. Jūs sniedzāt liecību, jūs zinājāt, ka lieta aizgāja uz prokuratūru, prokurors jau izvērtēja visu, pārbaudīja un aizsūtīja uz tiesu. Nē, nu, bet jebkurā gadījumā krimināla lieta bija prokuratūrā, pareizi? Protams, ka bija. Protams. Jā, bija, tātad. Nu, saprotiet, prokurors arī ir jurists, un viņš izvērtē situāciju, apskata visus pierādījumus un tā tālāk. Un nu, tā ir prakse, mēs bez prakses nevaram virzīt lietu. Jūs stāstat no savas pieredzes, bet es stāstu no savas pieredzes, ka tā pieredze, kāda ir jūsu, neatbilst tai, ko realizēja pret mani un maniem bērniem. Jo rezultātā līdz 2031. gadam man un maniem bērniem ir lietas saziņas saskarsmes tiesības. Tātad no manu bērnu šī brīža mūža, sanāk tā, es savus bērnus pēdējo reizi netraucētu satikt, tad, kad manai meitai bija 4 gadi, nu pat palikuši 4 gadi un 2 mēneši. Un savukārt dēlam bija tolaik 6 gadi. Tad sanāk tiesa ir lēmusi, ka vēl 11 gadus pēc tam maniem bērniem vairs nebūs iespēja satikt mani un mani viņus.
Tāpat liegums ir manai māsai, kura arī ir centusies panākt taisnīgu noregulējumu. Un starp citu, pret kuru pat fiziskā līmenī viņu piekaujot viņas dēla klātbūtnē, viņas vīra klātbūtnē veica vardarbību valsts policija tikai jau citā valstī, tā saucamajā valstī Dānijā. Un tas arī netiek izmeklēts, jā? Tātad ģimenes lieta. Tad kāpēc notiek šāda vēršanās? Es nejautāju to jums, jo jūs nevarat atbildēt par citu darbībām, bet es to stāstu vienkārši kā notikumu. Kā pieredzi, kur atšķirās no tās prakses, kuru jūs teorētiski pastāstat kā savu pieredzi. Nu jā, bet jūsu jautājums bija, vai policija pārbauda tiesas pieņemto lēmumu. Vai ir jāpilda? Jūs pateicāt, es sapratu no jūsu atbildes, ka viņiem ir pienākums pildīt, diemžēl tas ir ārpus taisnīguma. Viņi likuma ietvaros to dara, bet taisnīgums tur nav. Nu, tas nav mūsu kompetencē, diemžēl. Tas ir bēdīgi. Pag, jūs arī to tikko dzirdējāt? Taisnīgums nav policijas kompetencē? Tad kāds ir likuma mērķis, ja ne taisnīgums? Un ja nav, tad pietiek tēlot valsti. Saruna turpinās. Jo tas tiešām Jums jāgriežas ar saimā ar lūgumu. Tā nedrīkst būt, jo ja likumus policija nepieņem. Es taču saprotu, jā, es to ļoti labi zinu un saprotu, taču redziet, kas sanāk par absurdu. Ja likums nekalpo taisnīgumam kā mērķim, proti vienai taisnībai visiem cilvēkiem vienādā apmērā, tad tas vairs nav likums. Jo ja ar likumu spēlējās ar karsto kartupeli, kā pret vienu piemēros, pret otru nē, tad tas norāda uz to, ka likums vairs nepastāv. Likums pastāv tādā gadījumā, ja to vienādā apjomā īsteno attiecībā pret jebkuru cilvēku. Proti, piemēram, sargāt cilvēku. Šo visu jums vajadzēja stāstīt tiesā. To es nevarēju stāstīt tiesā, jo tolaik bija pašas arī policijas un daudz citu dienestu noteiktais ārkārtas stāvoklis, ka man pat nelaida tiesā piedalīties un tā tālāk. Nu jā, diemžēl policija jums šajā jautājumā nevarēs palīdzēt. Policija pilda to, ko tiesa ir nolēmusi. Bet kā tas iet kopā ar noziedzīgu pavēli nepildīt? Velns slēpjās niansēs. Tur jau arī nebija tā, ka Jūrmalas tiesa, piemēram, pateica. Jūrmalas tiesa taču nenāca un neteica ne policijai, ne citiem, ka, ziniet, mēs tagad kaitēsim tieši viņam, mēs to darām apzināti. Nē, viņi paslēpa to, ka viņi kaitēja, taču viņi to nodarīja un turpina darīt. Jūs tagad uzskatāt par to kaitēšanu, to, ka jums ir liekts tikties ar bērniem. Bet vai jūs neuzskatītu, vai jūs tā neuzskatītu, ja jums tas būtu nodarīts vai jūs tuviniekiem? Teiksim, mana neapmierinātība, teiksim, ar tiesas lēmumu, ja tas neatiecas uz policijas darbu. Ja ir runa par tiesas lēmuma saņemšanu un par tā pildīšanu, policija pilda tiesas lēmumu. Tāpat kā armijā pilda priekšnieka uzdotās pavēles, vai tu gribi iet karot, vai tu negribi, ja tevi sūta, tu iesi. Kaut gan tas... Aizsardzības akadēmijā, starp citu, jūs pieminējāt šo kontekstu un redzēju no iekšpuses. Sākotnēji biju policijas akadēmijā, arī redzēju, kā tur auga topošie policisti tolaik 1998. gadā, un līdz 99. gadam es dienēju, pēc tam man pārsūtīja uz Alūgas mobilo strēlnieku bataljonu. Es redzēju šo te iekšpusi, kāda tur valda, diemžēl, arī korupcija. Un kā tiek pildītas šīs noziedzīgās pavēles. Es zinu konkrētas, kuras tika pildītas no citu cilvēku puses, kas tur piedalījās. Un par ģedaušanu tas atsevišķs stāsts, bet šajā gadījumā es pateikšu to, ka es nodienēju tā saucamo dienestu, zvērestu nenodevis, un es nepildīju noziedzīgas pavēles, piemēram, tādas, kā tur, ja kāds atradās armijas gubā, jeb cietumā, kur tur viņam lika mazāku porciju nest vai liet augstu ūdeni, lai viņš negulētu pa dienu vai pa nakti noteiktas stundas vairāk nekā viņiem reglaments atļauj. Es šādas pavēles nepildīju, mani par to pašu centās apdraudēt un panākt, lai es sēžu tajā gubā, taču tas nenotika. Beigās es noslēdzu savu dienestu bez zvēresta nodošanas. Un es varu pateikt no savas pieredzes, ka arī tā atšķirās no tās teorijas, ko jūs paudāt, ka jāpilda pavēles. Nē, es nepildu. Tāpēc jau arī mani augstākā priekšniecība tolaik, tur Kalniņš un kas tur bija, ja viņi mani centās ar kapelāna palīdzību apvārdot un pateikt to, ka nē, tu jau vari tikai nodot, bet tad, kad būs karš, tad nepildīt noziedzīgu pavēles. Pateicu, nē, es principā nenodošu zvērestu un nepildīšu noziedzīgu pavēli. To es gribēju pateikt, ja? Un pateicu to viņiem skaidri jau tad, un kopš tā laika interesanti, kad mans dienas noslēdzās, manās dzīvē sākās dīvaini pavērsieni.
ar visādām kaitniecībām. Tagad es neizvērsīšu plašāk to, bet cilvēki, kas man pazīst, zina, par ko ir stāsts. Un tā nu beigās paņirgājās arī par maniem bērniem. Pēc tam, kad es ilgus gadus strādāju ar bērniem gan draudzes dzīvē, gan arī sporta jomā, futbolā, Valmieras pusē. Tātad tiklīdz parādījās mani bērni, kā nepagāja daudz nemaz gadi, kā viņi atļāvās paveikt to, ka bērni tika aizvesti nezināmā virzienā. Un tā tas ir līdz šai dienai. Un tad viņi vēl liekuļo, ka viņi dara to bērnu labākajās interesēs. Kad es viņiem jautāju, kādas tieši bērnu intereses tiek ievērotas, viņiem nav ko atbildēt, tad bezatbildība. Un to pozicionēja dažādie šie dienesti, kas tēlo valsti. Un sanāk tā, ka ja viņi nevar atbildēt uz to, kādas tieši bērnu intereses tiek aizstāvētas ar to, ja bērni paši, piemēram, skaidri pateikuši, ka viņi grib satikt mani tieši tāpat kā es viņus nelaida mājās, tad kādas ir šīs intereses? Ko viņi tur, teikšu, tieši murgo? Tāda ir situācija. Tāpēc es domāju, sašutums tas ir maigākais, ko es varu paust par šo esošo situāciju. Un es ar jums runāju tajā kontekstā, kurā es jau sadzirdēju. Jūs atbildi, ka dienesti pakļauti tiesai, viņi nepārbaudīs reālos faktus, viņi vienkārši pildīs rīkojumu. Tas tiešām ir sļepuju, un es dzirdēju, ko jūs teicāt, jūs nepieņemat likumus, jā, tas ir, taču mums ir visiem opcija rīkoties pēc labākās sirdsapziņas un nepildīt noziedzīgu pavēli. Tas ir katra paša ziņā. Es to zinu no savas pieredzes, kā es to nedarīju. Par tiesas lēmuma neizpildīšanu policistam iestājas krimināla atbildība. Nu, redziet, tātad policists ir šantažēts. Jūs ar to parādījāt citu sistēmisko problēmu, ka policists tiek šantažēts caur tiesu, un viņam nav iespēja pārbaudīt reālos faktus konkrētā apmelotā cilvēka dzīvē. Viņam tādi dokumenti visticamākais nebūs pieejami, kā vien selektīvi, kas attiecās uz kādu konkrētu epizodi. Līdz ar to sistēmiski tiek parādīts, un jūs to tikko arī netiešā veidā vai pat visai tiešā apliecinājāt, ka policists ir strupceļā. Viņam ir dilemma. Vai nu viņš turpinās darbu policijā, vai nu viņš var pat pats nonākt aiz restēm tikai tādēļ, ka apšaubīs tiesas lēmumu pamatotību. Vai spriedumu pamatotību. Es pareizi saprotu, vai ne? Tātad sanāk tā, ka šī sistēma... Jūs bijāt dienestā, kā pats sakat, gan policijā, gan aizsardzības ministrijā, un jūs ļoti labi... Es nebiju policijas dienestā, es vienkārši redzēju paralēls, kā policisti aug. Es redzēju tās aizkulises. Es dzīvoju tajās kazarmās, Ezermales ielā. Mums ir likums par policiju, mēs esam dienestā un mēs pildam to, kas ir noteikts reglamentā. Es taču saprotu. Šajā variantā, ko jūs man jautājat, es vēlreiz atkārtoju, ja ir atsūtīts tiesas spriedums vai lēmums, mēs to izpildam. Jo līdz mums bija vairākas instances, kas šo patiesumu ir pārbaudījuši. Bet ja to nepaveica? Visi jautājumi tagad, nezinu, sāciet no jauna ar iesniegumu, apstrīdiet tiesas lēmumu, bet jūs sakat, ka tiesa teica, ka tas, tā kā ir noteikusi, ka nav pārsūdzams tas lēmums. Varbūt vajag lietas pārskatīšanu. Varbūt ir atklājušies jauni pierādījumi, jauni apstākļi. To es jums nevarēšu tā pateikt. Bet redziet, Ilona, kopša problēma jau ir tā, ka uzdots ir no tiesas puses, no prokuratūras puses mani vajāt. Man ir paredzēts termiņš 3 mēnešus cietumā par darbībām, kuras es neesmu veicis, arī tajās es esmu apmelots. Un tad kāpēc man vēl pieņemt kādu sodu, kā man, piemēram, Valmieras pusē teica man zināmam cilvēkam, ar kuru saziņa notika, policists teica, vai viņam ir grūti atsēdēt tos 3 mēnešus? Es saku, kādā sakarā man ir jāatsēž par to, ko es neesmu darījis? Vai tad tā nav ņirgāšanās, vai tad tā nebūs vēl vairāk atzīšanās tajā, ko es neesmu darījis, ja es pieņemšu šādus te mani pazemojošus noteikumus? Kā tad tā notiek? Redziet, tas atkal, teikšu, nav jautājums jums, bet es parādu šo te absurdo situāciju, kuru, es dzirdēju, ko jūs teicāt. Es arī, paldies, ka jūs pieminējat šo te, manuprāt, ļoti svarīgo momentu, ka policists pats ir zem tēmekļa, tēlēm sakot, jeb šantažēts, ja viņš nepildīs apšaubīs tiesas nolēmumu vai spriedumu, viņam būs krimināla atbildība ar visām no tām izrietošām sekām. Tas nozīmē, ka cilvēks ir zem šantāžas, zem spiediena. Tā ir nenormāla situācija no juridiskā skatu punkta. Taču tāda tā ir. Ne jūs pieņemat likumus, kā jūs teicāt. Jā.
Līdz ar to, vai tas ir attaisnojums tam, ka ja mēs nepieņemam likumus, tad mēs darīsim, ko liek. Piemēram, arī nacisti, es zinu, ka darīja tā, kā viņiem lika. Un turpat bija tāda situācija no arhīviem skatoties, tā piemēra pēc pieminēšu, ka kādi cilvēki, kas tur bija sagūstīti, viņi bija nolikti izvēles priekšā, vai nu nogalinās kādu, kas tur atrodās, vai nu viņus nogalinās. Un tad viņi pildīja noziedzīgu pavēlu daudz no viņiem, tā vietā, lai pretotos šai te sistēmai. Un es ar šo gribu pateikt paralēls. Es esmu cilvēks, kurš pretojās noziedzīgām pavēlēm un tādai sistēmai, kura savā būtībā ir noziedzīga. Es neesmu liekuļojis, es esmu runājis tiešu valodu, cik es sevi atceros, apzinos, un es sev neglaimoju to sacīdams. Vienkārši tāds esmu, un par to pret manu būtību ir vērsušies arī Covid afēras laikā, ka es runāju tiešu valodu. Es esmu aizstāvējis cilvēkus, daudz ģimenes mani zina, un Valmieras pusē, un Masalacā, un citur. Es vienkārši stāstu no savas dzīves, kam es esmu izgājis cauri, un pēc visa tā viņi vēl paņirgājās par mani un maniem bērniem. Tas ir kā? Kur tur ir sirdsapziņa, kur tur ir gods pār varu? Nav. Tā tad. Es jums šajā jautājumā palīdzēt nevarēšu. Tas ir ļoti globāls jautājums valsts mērogā. Jā. Mēs esam tikai parasti policijas inspektori, kas neko neizlemj. Nu, tas ir slikti. Tas ir ļoti, ļoti slikti. Tā nav mūsu kompetence. Tā nav mūsu. Tā nedrīkst būt, ja jūs, jo redziet, kā sanāk. Jūs varat tiesības sargā par šo jautājumu griezties. Un rakstījis, viņi mani zina gandrīz vai kā, jau savējo darbinieku, jā, es tur bieži esmu zvanījis. Es gribu jums pateikt tā, ka situācija ir tik absurda, ka cilvēki, kas strādā dažādās struktūrās, neatkarīgi no tā, vai policija vai citi kādi dienesti, man patiešām jāatzīst, tas ir skumji atzīt, ka jūs darat darbības, kas būtiski ietekmē cilvēku likteni, un tomēr jūs nezināt, ko jūs darat. Tā kā Jēzus teica, piedodiet tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Jūs saprotat šo absurdo situāciju? Es saprotu, jā, teiksim, jūsu jautājumu un daudzus citus jautājumus ir izlēmuši tātad gan prokurors, gan tiesnesis. Un policijai ir tikai tas mazais instruments, kas šos lēmumus izpilda. Nu, tagad es uzdošu jums citu blakus Mēs jautājumu. Nepieņemam šos lēmumus. Jā, un es tagad uzdošu citu jautājumu, kā vienu no noslēdzošiem, jo staupīšu gan jūsu laiku, gan, protams, arī savu. Paldies, Kā jūs domājat? Ja šī situācija mainīsies, kā tas notika, piemēram, ar Padomju Savienības to režīmu, un arī šis režīms aizies savu ceļu, ne to, kuru daudz iztēlojas, un nāks cits vietā. Un tad par tiesājumiem visticamākais kļūst tie, kas šobrīd uzskata, ka viņi dara labu darbu. Daudz no viņiem visticamākais tiks tiesāti. Tad ko darīs policija? Tālāk viņi teiks, ka, nē, tomēr, Marek, tev bija taisnība. Man nevajag to taisnību tad. Taisnība, cilvēks dzīvo šeit un tagad. Kāpēc ir kavēšanās? Es dzirdēju, ko jūs teicāt, ka jūs nevarat tur neko grozīt, mainīt. Tā ir globāla problēma, tā ir sistēmiska, lai kā to definētu, tā tas ir. Taču ir opcija vismaz nekaitēt, pareizi. Policija nevar neizpildīt tiesas lēmumu. Kāpēc ir cilvēki, kuri var nepildīt noziedzīgu pavēli, un ir tādi, kuri nevar? Tāpēc, ka viņi pelna naudu, viņi seko naudai, pareizi? Kādu naudu saņem, teiksim, inspektors saņemot tiesas spriedumu un darot savus dienesta pienākumus? Kādu naudu? Algu? Nu jā, algu. Protams, ka bez algas jau, kad cilvēkiem es runāju par to, ko viņi darīja man un maniem bērniem, kad viņiem jautāju, vai jūs bez naudas to arī darītu, viņi neatbild, vai arī nomet klausuli. Pareizi, bez algas neviens nestrādātu nekādu darbu, ne policistā, ne veikalnieka. Nozieguma veikšana, pat ja to legalizē daudzi prokurors un tiesa, nenozīmē, ka noziegums kļūst par nenoziegumu. Ja safabricē lietu, tas ir noziegums. Noziedzīgas pavēles, kā jau es pieminēju šo te, nav jābrīd. Es sapratu. Nu jā. Paldies jums par sarunu. Lūdzu, jā. Lai veicas. Ar labu dienu. Visu labu. Rīgas rajona tiesa. Labdien. Halo, labdien. Ar ko es šobrīd runātu, jo Rīgas rajona tiesā? Ar kancelēs sekretāri. Un kā godāt? Zanderi. Ko jūs vēlējāties? Kā lūdzu vārdā uzvārdā? Zandere Ieva. Zandere Ieva, es esmu Mareks Markus, un es jums zvanu šajā sakarā, ka gribu uzdot jautājumu. Varbūt, ka jūs varat pateikt savas domas par to. Tātad, ja tiesa
atļaujās safabricēt lietu, vai tiesas spriedums tādā gadījumā dienestiem ir jāpilda vai nav? To es jums kā kancelēs sekretāri gan neatbildēšu šādu Bet jautājumu. kurš juridiskajos jautājumos Jūrmalas tiesā uz šo var atbildēt? Tur jau ir tas cits mehānisms, ka ja jūs tur uzskatiet, ka tā ir safabricēta, jūs variet pārsūdzēt augstāk uz to apelācijas instanci. Ja ir pateikts dokumentos, ka pārsūdzība netiek pieļauta, tad šāda opcija atkrīt. Līdz ar to jautājums paliek spēkā. Ko darīt dienestiem? Dienesti, tad dienestiem ir jāpilda. Tad sanāk, ka tiek pārkāpts krimināla likumā noteiktais prasījums noziedzīga pavēle nav jāpilda. Sanāk tā, ka noziedzīga pavēle tiek pildīta, jo arī tiesas spriedums ir noziedzīga pavēle. Ja cilvēks ir apmelots, ja lieta ir safabricēta, bet ko jūs vēlaties tagad no kancelēs sekretāra? Bet es jums juridiskus Jūrmalas tiesai, un tāpēc jautāju, kurš cilvēks var bet man nav jāsniedz jums tagad juridiski tādi skaidrojumi. Bet ko tad jūs tēlojat valsti? Jums nav jāsniedz skaidrojumi, jūs saņemat naudu no nodokļu maksātāju kabatas, un tagad jūs pasakāt, ka jūs par to, ka es reģistrēju dokumentus konkrētus. Kā es esmu, piemēram, Mareks Markus, kā jau teicu, mani apmeloja Covid afēras laikā, kur tiesības aizstāvēt taisnīgi sevi bija liektas, jo uzpurņu sekas... Es nesniedzu juridiskas konsultācijas. Bet es jau to dzirdēju, man tas nav jāsaka ne otro reizi, ne trešo, man pietiek ar pirmo reizi, bet es tāpēc jautāju, vai jums ir cilvēks šobrīd brīvs, kas ir spējīgs atbildēt uz manis uzdotiem jautājumiem? Cilvēks, kas ir brīvs. Drīzāk uz šādiem jautājumiem būtu vēlama rakstisks iesniegums, un tad jums tiks sniegta rakstiska atbilde. Tas neatiecās uz jums, es neļaušu izlocīties un pārlikt akcentus un ignorēt jautājumus, kā tas ir noticis manā gadījumā jau pārsimts reizes šo gadu laikā. Pārsimts. Es nepārteicos un nepārspīlēju, jo es esmu rakstījis daudz dažādām iestādēm, dažādām institūcijām un secinājis to, ka notiek atrakstīšanās liekulīgā, bezkaunīgā veidā. Un es to neatiecinu uz jums, jūs darat citu darbiņu, bet kas attiecās uz jūsu kolēģiem, tas noticis ir Jūrmalā, jo pirmreizēji Jūrmalā tieši safabricēja lietu pret mani par to, ka es nelietoju vergu lupatu, jo, kā viņi teica, aizsarga masku uz sejas. Es šajā sadisma šovā nepiedalījos 2020. gadā, un man rezultātā nolaupīja bērnus. Tas turpinās 6 gadus. Tiesas spriedums, jeb spriedelējums, kā es to saucu, nosaka līdz 2031. gadam. Man, respektīvi 2031. gada 4. februārim, ir liektas saziņas saskarsmes tiesības ar maniem bērniem. Turklāt arī manai māsai Hilonai, un es te neminēšu vēl papildus detaļas, tad sanāk tā cilvēki, kas arī nostājās pret Covid afēru, viņiem liedz elementārās saziņas saskarsmes tiesības. Tad kā to skaidrot? Tā ir godīgums, tas ir taisnīgums, ja tā ir visatļautība. Es zinu, ka jūs teicāt, ka jūs neskaidrosiet šo. Es dzirdēju, ko jūs teicāt. Es paturu to pie sevis, ko jūs teicāt, bet taču cilvēcīgi. Jūs taču saprotiet, kas notika tolaik Covid afēras laikā un pie kādām sekām tas noveda? Vai jūs gribat teikt ko? Nē, es neko negribu teikt, nē. Labi, tātad jūs negribat teikt, bet jūs arī piedalījāties, starp citu, šajā šovā? Bet tas ir katra personīgs, jautājums, kādos šovos viņi piedalās. Protams, ka tas ir katra personīga jautājums. Jūs grasaties tagad kaut ko man kā privāta personai, kaut ko pārmet? Nav neviens privāta persona. Vai ir cilvēki vai necilvēki pietiek liekuļot. Ja? Tātad esam vienkārši cilvēki. Nevienam nav pārākuma tiesības. Tieši tāpat kā tiesnešiem. Nav nekādas pārākuma tiesības. Tas, ka kaut kāda Latvānijas režīma vara piešķīrus iedomātas iluzoras tiesības, tās ir tikai iluzoras. Tas, ka uzvelk beldu paltraku ar savām bļembām, nepiešķir nekādā veidā pārākuma tiesības. Nacisms ir aizliegts. Bet jūs tagad kavējat gan savu, gan manu laiku. Mēs tāpat to jautājumu neatrisināsim. Es šajā gadījumā piezvanīju Jūrmalas tiesai, kura safabricēja lietu pret mani. Jā, jūs esat darbinieks, kas veica specifiskas funkcijas, jā, bet es nesaņēmu atbildi uz to, kurš darbinieks šobrīd var atbildēt jūsu iestādē uz maniem jautājumiem. Vai ir kāds? Ja ir, tad jā, es labprāt sarunu turpinu. Ja nē, tad es saprotu, ka sarunai nav jēgpilna pamata. Tāda mutiska saruna tiešām nebūs neviens, kas jums kā tas var būt, ka jūs strādā, es nesaku par to par jums, bet par darbiniekiem, kas ir jūsu iestādē, kas strādā cits jau ne pirmo gadu,
un nevarat cilvēkam cilvēcīgi pateikt acīs savas domas saskaņā ar savu sirdsapziņu. Jums tādas ir, es nejautāju to jums, es jautāju par tiem, kas atrakstoties prot tikai runāt. Uz papīra. Uz papīra, papīrs, kā mēs zinām, tautā teiciens pacieš visu, tas nav vajadzīgs. Ir jābūt patiesībai, ir jābūt tiešai valodai. Es to runāju Covid afēras laikā, es to runāju arī tagad, taču kā jau es arī tagad dzirdu caur jums, no jūsu puses, ja, tad, laikam jau rakstīšanas veidā. Pagad, cik puņķošanās vēl būs? Tas nav jautājums, vēlreiz saku jums, bet cik ilgi šādā te stilā notiks valsts tēlošana? Rakstot. Dzīve ir rakstīšana, ja? Tikai tas ir tas līmenis vienīgais, kā ir iespējams atbildēt. Tas ir jau dokuments, tas jau ir taustāma. Dokuments ir arī saruna, arī šī brīža saruna tiek dokumentēta. Piemēram, Dievs šo visu piefiksē, ko mēs darām katru dienu. Es no savas puses arī atceros, redzu, kas notiek, saglabāju materiālus, tos salieku kopā puzles detaļās un redzu, kā tās darbības notiek. Un šajā gadījumā tad es saprotu, ka bez rakstīšanas citas atbildes nebūs. Es pareizi sapratu jūsu sacīto? Jā, jūs pareizi sapratāt. Tātad es gribu jūs informēt, jo tā kā saruna pēc šīs visticamākais drīzumā nebūs tuvākajos mēnešos, es gribu jūs painformēt, ka jūsu iestādē strādā tāda sieviete kā Diana Liepiņa, ja es pareizi atceros viņas vārdu. Diana Liepiņa, jā, un tiesnese. Un viņa piedalījās lietas safabricēšanā pret mani Mareku Markus, apmelojot mani, jumtojot apmelotājus, un piedaloties tur arī vairākiem citiem iesaistītiem, ieskaitot arī iestādē strādājošo tiesneses palīdzi Ilzi Ruģeli, kas ir manas apsūdzētājas Kristīnas Ruģeles, kopš 22. gada Kārkliņas māsa. Tātad arī šeit ir redzams ne tikai pārkāpums, bet noziedzīga līdzdalība, kur tiek izmantotas ļaunprātīgi dienestu pilnvaras, un tā izpaužās šī te valsts tēlošana. Labi, paldies jums par sarunu. Ja no jūsu puses nav vairs nekāda doma vai komentāra, tad es sarunu noslēdzu. Jā, lūdzu, visu labu. Visu labu būs tad, kad būs taisnīgi. Sveicināti! Jūs esat piezvanījuši uz tiesu administrācijas informatīvo tālruni. Jūs ļoti slikti dzird, knapi, vai ir iespējams ko pamainīt, ja tas ir no jūsu puses? Tātad man ir tāds jautājums, civillietu kolēģija, jā, ir tāda jūsu pusē, cik es saprotu, sistēmiska pārvalde. Jā, kāds jautājums? Tātad jautājums ir tāds, es esmu Mareks Markus, pret mani 2020. gada decembrī sākotnēji Jūrmalas tiesā, pēc tam tur nākamie līmeņi, līdz kamēr nonāca līdz apgabaltiesai, it kā civillietas ietvaros tika risināts politisks jautājums par maskas nelietošanu, tātad uzpurņu nelietošanu, un viss tas, kas ir saistīts ar Covid afēru, līdz kamēr tika safabricēta lieta tik tālu, ka man un maniem bērniem, Robertam Danielam un Emīlijai Markus, ir liektas saziņas saskarsmes tiesības nevien līdz šim esošos 6 gadus, bet līdz pat 2031. gada 4. februārim. Mans jautājums ir, ja lieta ir safabricēta, vai dienestiem ir pienākums pildīt šādu spriedumu pret cilvēku, kuru apmelo? Pēc būtības ir tā, ka, ja ir šis tiesas spriedums, tad attiecīgi iestādes arī ņem vērā tiesas nolemto un arī izpilda. Tad ir jautājums. Ja persona iebilst pret šo tiesas spriedumu, tad ir iespēja sūdzēties, nepiekrist. Iespēja pārsūdzēt dokumentos ir parādīta, ka tiek atņemta. Līdz ar to šāda opcija formāli vismaz un praktiski, cik zinu, nepastāv. Tādā gadījumā pajautāšu citiem vārdiem. Ja krimināla likumā, un es to ļoti labi zinu, tā kā esmu būries tam cauri, esmu iedziļinājies, ja krimināla likumā ir norāde, ka noziedzīga pavēle nav jāpilda, tad šādā gadījumā mani apmelojot, tā ir noziedzīga pavēle, ko tiesa uzdod dienestiem. Vai jūs ar šo sakāt, ka dienestiem jāpilda noziedzīga pavēle vai savādāk? Pirmkārt, šobrīd jūs esiet uz lietvedību pazvanījis, un es kā lietvedis neesmu ar juridiskām zināšanām, un es nemācēšu jums tik sīki un detalizēti skaidrot, bet, ja jums ir, teiksim, pretenzijas kaut kādas, jūs jebkurā gadījumā varat rakstiski vērsties ar iesniegumu tiesu administrācijai, tas tiks izvērtēts un atbilde pēc būtības tiks sniegta. Bet jūs jau zinat, ka atbilde pēc būtības netiek sniegta. Es to zinu no prakses. Es esmu rakstījis
nu jau vismaz pāris 100 reižu dažādām iestādēm saistībā ar tiesvedību, un atbilde ir atrakstīšanās līmenis. Līdz ar to atbilde pēc būtības netiek saņemta. Un par Covid afēras laikā pastrādātiem noziegumiem tajā galā neviens pats līdz šim nav uzņēmies atbildību. Nu, tad, teiksim, augstāk stāvoša iestāde par tiesu administrāciju būtu tālāk tieslietu ministrija, kurā... Nu, arī viņiem es esmu zvanījis. Viņi nav izņēmums. Viņi arī prot lieliski atrakstīties. Arī jūs to gan jau labi zināt. Tajā stāstā teikšu līdzībā par kailo karali, kurā daudzi mauj, ka karalis apģērbts krāšņākajās drēbēs, Latvijas gadījumā piedalās 100 000. Nu, protams, ka tas neatiecās tikai uz tā saucamām valsts un pašvaldības iestādēm, tas attiecās kopumā uz sabiedrību, un tas ir pat vairāk, tas vēl ir maigi teikts, 100 000. Mēs taču redzējām, kā tas bija jau pieminētajā Covid afēras laikā un uzpurņu šovā. Cik daudzi pakļāvās noziedzniekiem, sadismam, darīja noziegums pret sevi. Protams, ka es dzirdēju, ko jūs teicāt, jūs esat lietvede un juridiskajos jautājumos varat arī nezināt, kas ir pašsaprotami. Taču jautājums arī šajā gadījumā ir papildus vēl kāds. Vai jums ir iespēja savienot ar, paskatīšos, kā sauc uzvārdā, tā kā manā lietā piedalījās apgabala tiesas ietvaros 3 dažādas tiesneses, tad vienai uzvārds bija, pateikšu, Vamža, Sarmīte Vamža, vai ir iespējams savienot ar Sarmītes Vamžas palīdzi? Tā, mums patiešām nav šādas funkcijas, bet es varu sameklēt viņas telefonu numuru un jums nosaukt, un te jūs varat tiesnesis palīdzēja pazvanīt. Tā, vai jums ir iespēja to nosūtīt man, vai nav tāda opcija? Nē, nosūtīt mēs nevarēsim. Tā, tad es mēģināšu pierakstīt, tā teikt, uz zemes, jo man nav rakstāmais. Sarmīte Vamža, ja? Sarmītes Vamžas palīdze. Jā, jūs varat arī mēģināt telefonā parasti. Es varu arī telefonā, protams, bet ir bažas, ka var izdzist, tāpēc es labāk pierakstīšu drošāk. Kur ir, sauciet, lūdzu, es pierakstīšu uz zemes. Tā, mirklīt uzgaidiet, stulīt atslēgšu šo numuru. Tā, telefons būs 67. Jā. 088. 088. 248. 248 beigās, jā? Jā, un būs Linda Ušecka. Linda Ušecka. Labi, paldies jums par sarunu. Jā, lūdzu. Labdien.